Katras ielas pārbūve un rekonstrukcija Liepājā dod savu pienesumu pilsētas velo infrastruktūrai, kas jau dienas vilina arvien vairāk liepājniekus un pilsētas viesus pievērsties veselīgam pārvietošanās veidam ar velospēdu. Liepājas veloceliņus novērtēja arī Eiropas Savienības parlamenta deputāti. Tas, ko mēs arī šodien redzam, kā divi Eiropas parlamentārieši, labi, es varbūt tās esmu, protams, laiku pa laikam Liepājā, tad Mihails Krāmers arī ir bijis šeit, bet es domāju, ka viņam ļoti, patīk tas, kas ir izdarīts Liepājas pusē. Mēs esam pareizajā virzienā un Eiropas, teiksim, tajās politiskos uzstādījumos mēs esam visādā veidā mēģinājuši veicināt drošu velobraukšanu atkarībā no autotransporta, lai viņam nebūtu šie bīstamība, kurā katrā brīdī, un arī šīs investīcijas, lai dalībvalsts veicina velo lietošanu. Kā liecina statistikas dati, aptuveni par 20% katru gadu pieaug velotūristu skaits, un tas ir viens no iemesliem, kādēļ ir tapusi ideja par ceļu A13, kas ir veloceliņš 9000 km garumā, kas vītos cauri visai Eiropai. Arī Liepāja tajā ir iekļauta. Tā ir viena unikāla iespēja, kā paskatīties uz pārvietošanos ar savādāku skatienu, un veloceliņi Liepājā, tā infrastruktūra jau izmantojot Eiropas Savienības struktūra fondus ir jau sabūvēta 33 km, un vēl viena daļa ir būvniecībā, līdz ar to no pilsētas vienas robežas līdz otrai ļoti ērti, gan varēs vēl ērtāk šķērsot. Ir tagad nākušais jautājums, tie jau ir tādi pārobežu projekti, lai savienotu Liepāju, teiksim, ar Palangu vai Šventoju, vai tālāk gar jūras krastu Ventspils virzienā. Un tie ir jau tādi centrālo valdību, jau Latvijas valdību jautājumi, kādā veidā tos Eiropas fondus, ko Eiropas Savienība piešķir valstīm, dalību valstīm, kā viņus izmantot. Un mēs esam ieinteresēti, lai Latvijas valdība paskatītos uz šiem projektiem ar tādu skatu, ka atjaunojot ceļus, blakus būvē veloceliņu, un tas veicinātu un dotu tādu iespēju gan turisma attīstībā, gan arī iespējami vairāk cilvēku izmantotu velosipēdu kā pārvietošanās līdzekli ne tikai atpūtas dienās, bet arī darba dienās, dodoties uz darbu un atpakaļ. Ir virkne lietu, kas vēl jāpaveic, bet noteikti svarīgākā ir finansējuma piesaiste. That can be from the structural funds, from the cohesion funds or from the Interreg program of the European Union. Naudu projektam piesaistīsim no Eiropas Savienības struktūra fondiem, no integrācijas fondiem un citiem. Veloceliņu izbūves izmaksas ir ļoti zemas, bet ieguvumi būs ļoti augsti. Piemēram, Liepāja plāno savienoties ar Palangu ar veloceliņu palīdzību, tādējādi piesaistot turistus. Ieguvēji būs visi. Latvijai tā ir visa piekraste. Un, protams, viņu izbūvēt velotūristiem draudzīgā veidā un samērā saprātīgām naudas summām ir grūti tādām pašvaldībām kā uz dienvidiem no Liepājas uz Lietuvas robežas puses, kuras, protams, nav varbūt tik turīgas ar līdzfinansējumu daļu kā Liepājas pilsēta, kas droši vien jāatrod vai nu šī nauda nākošajā finanšu plānošanā 7 gadiem nacionālā aploksnē Latvijas valdībai, vai arī jāpalīdz šīm pašvaldībām kādā citā veidā. Un pati pēdējā daļa, kas ir pārobeža, kas parasti ļoti grūti dodās visos transporta projektos starp valstīm, starp Lietuvu un Latviju, pēdējie 5 km, pēdējie 10 km. Es domāju, ka tur mums ir jāatrod Eiropas parlamentā risinājums tādiem pilotprojektiem, kas tieši pārobežu naudas palīdz neņemt no savu valstu, tās nacionālās aploksnes, kas parasti ir ļoti politiski grūti, bet dabūt to kā papildus horizontālu naudu šādiem pilotprojektiem, pabeigt šos veloceliņus. Vēl tikai var piebilst, ka Latvijā ir izveidots jauns produkts interneta velokartes, Latvijas velokarte. Tās tapšanā piedalījās Ceļu satiksmes drošības direkcija, biedrība Latvijas riteņbraucēju apvienība, valsts policija, Liepājas pilsētas doma un portāls Kur tu esi. Kartes tapšanā un tālāk attīstībā piedalīsies arī citi Latvijas novada un pilsētas, bet pirmā pašvaldība, kur iesaistījās šajā projektā, bija Liepāja. Kartē ir atrodama arī pieejamā informācija par veloceliņiem.